gribētu šito dziesmu nodziedāt ar Raimondu Paulu kopā. Un viņš pie klavierēm tā. Ļoti forši būtu. Tas būtu viens no maniem sapņiem tādiem. Tev ir tiešām ļoti liels sapnis nodziedāt kopā ar Raimondu Paulu šo dziesmu, jo viņš parasti nedzied. Viņš, ja tas sapnis piepildīsies, vecais, tev viss tiešām dzīvē tad izdosies, ja jūs dziedāsiet kopā ar Paulu. Un tomēr fakts paliek fakts. Šīs svētdienas koncertā visi dalībnieki dziedās Raimonda Paula melodijas. Sākam ar Ivaru. Ivaram dziesmas nosaukums par viņiem un par mums. Tālāk ir Nikolais, nekad un vienmēr. Nezinu tā. Jā, kā nezinās. Wow, cik daudz teksta būs, ko zobrīt. Tālāk Mārtiņš cauri rozā brillēm. Vai? Zini? Tālāk Mareks. Nē, Ir divi varianti tev. Divi varianti? Tev pašam ir jāpaskatās, kurš tev labāk iet. Bet viņi ir līdzīgi vienkārši. Ir divi varianti. Misters Liktenis un Paranoja. Paranoja es ņēmu. Viennozīmīgi es ar tā domāju. Bet paklausies. Jo nebija, mēs jau sen to bijām pelnījuši. Liena Šomosis. Paranoja vai Misters Liktenis? Viņš lāgerišķi. Kas es vēlos būt? Mēs jau sen to bijām pelnījuši. Aizmagāt pirms saules vietā jau. Bet tev tāda vajag. Rikti krūts teksts, patīk. Nežēlīgi daudz vārdu. Ēves manā piena upes. Māķaņa Liena dzied. Rikti uzbraucos teksts. Man 1, 2, 3, 4. Man tā jau pirmais nosaukums. Man ir, oj. Dziesmas tiešām mazāk dzirdētas, samulst pat Anna. Tomēr Mareks ir spējīgs pārvērst jokā pat pavisam neitrālu dziesmas nosaukumu. Ļāvies, dziesma par ābolu. Nu jā. Par ābolu, man. Par ābolu. Tā dziesma ir par ābolu. Kurš nevienam negriež ceļu, nevienam nebaidās. Līdz pagrieziena tumšā. Tas iekrit lamatā. Nu lamatās, nu kā ābols ir iekš lamatās. Tā ir dziesma par to čalu ar uzvārdu ābols. Redzi? Šis ir ābols. Saprot? Bet šis... Jānis ābols. Ak, Dievs. Saprot? Jā. Diezgan omulīgs, Jānis. Jānis ābols. Diena pēc svētkiem un mīlas un nāc, saplēstās klāsas. Baigi grūtā dziesma. Šonedēļ tiešām neklāsies viegli, taču dalībniekiem nebūs jāmokās vienatnē. Savu padomu viņiem nelieks pats maestro.